Nākamās dziesmas autors ir Bukskauntijas Latviešu baptistu draudzes diriģents Ralfs Augstroze. Sveicam viņu mūsu vidū un lūdzam pie mikrofona. Mīļie brāļi un māsas, cienījamie dziesmu svētku saime, esmu patiešām gandarīts un man ir liels prieks būt šodien jūsu vidū. Esmu no sirds pateicīgs Dievam, kā arī Latvijas Baptistu draugu savienībai, koru apvienībai, Intai Jūrmalai par izdevību, kas man ir piešķirta būt šodien jūsu vidū, šai skaistajā pilsētā, Ventas malā pie Baltijas jūras. Nesu sveicienu jums no Latviešu baptistu draugu koriem un diriģentiem Amerikas Savienotajās valstīs, kā arī Kanādā, kur tieši pirms 2 nedēļām bija iespēja man arī būt virsdiriģentam kopā ar jūsu cienījamo diriģentu Jāni Zirni, garīgajā koncertā 10. Latviešu dziesmu svētkos Kanādā. Mūsu uzdevums un pienākums Amerikas Savienotajās valstīs, mūsu draudzēs un mūsu darbībā ir precīzi tas pats, kas jums šeit. Nevis sevi parādīt, bet paustu labo vēsti, brīnišķo vēsti par Jēzu Kristu. Un mans vēlējums šodien ir, kaut mēs ik katrs šo dziesmu svētku līdzdalībnieks mantotu sev no šiem svētkiem to, kas mums ir katrai sirdī un dvēselē nepieciešams, kas nāk no mūsu pestītāja dārgajā vārda. Lai Dievs mūs uz to svētī. Paldies!